Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Visvarenais mūžīgais Dievs, pateicamies uz Tavu žēlastību, mēs Tevi lūdzam. Esi labvēlīgs savam kalpam, Augustam, kas ticībā ir aizgājis no šīs dzīves un pievieno viņu savu atpestīto saimē debesīs. To lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kas līdz ar Tevi svētā garvienībā dzīvo, valda Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no apustuļa Pāvila pirmās vēstules Tesaloniķiešiem. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienos. Āmen. Vai iesaistīties notikumos, vai uz tiem lūkoties vienaldzīgi. To, protams, mēs varam uzskatīt, ka tā ir kāda teorija vai gudrs domu grauds, bet dzīves realitāte mūs noliek uz zemes un esam klātesoši tajā visā, kas notiek no papēžiem līdz matu galiņiem, it sevišķi, ja tas ir saistīts ar to cilvēku zaudējumu. Un nav īsti padoma, kā veidot dzīvi tālāk un kā aizpildīt to, kā tagad nav. Galu galā, kā es jūtos šajā visā? Vai viss ir piedots, vai viss ir izrunāts, kad bijām vēl šeit visi kopā? Ko šis cilvēks man nozīmēja, cik atsaucīgs un cik pieejams viņš bija man? Šis notikums mūsu dzīvē ir kā rūkts aperatīvs jautājumiem un atbildušu sesijām vairāku mēnešu un pat varbūt gadu garumā. Kā es jūtos, kā tas viss, kas notika, atbalsojas mani. Un pēkšņi ļaujoties pārdomām, kas kādā reizē tiek dalīts ar asarām, atklājas kāds ļoti jauks īpašības, ko iepriekš cilvēkā nebijām pamanījuši. Dusmas un skumjas par nenovēršamo atgādina, ja šis cilvēks ir bijis svarīgs manā dzīvē. Tas mūsos rosina meklēt labo, kas cilvēks vieno. Kristīgā ticība sniedz mums mierinājumu, jo tā drosmīgi iestājas par dzīvību. Pat tad, kad šķiet, viss ir miris. Dzīvībai mēs varam jautāt, vai nāve vispār ir. Viņa noteikti varētu konstatēt faktu, ko mēs visi redzam, jā, ir, bet tai nav varas pār dzīvību. Nāve ir robežšķirtne starp šo dzīvi un to, kas gaida mūs aiz nāves vārtiem. Un tomēr miesīgā nāve šai dzīvē skar vissāpīgāk, jo mēs to pārdzīvojam šeit un tagad. Tā nav bīstam tiem, kam Jēzus ir dzīvība. Miesīgā nāve nevar iznīcināt to, ko mēs no Dieva esam saņēmuši, to, ko viņš ir svētījis, to, ko viņš ir veidojis. Nāve noved cilvēku kādā citā esamības stāvoklī, kur viņa eksistence turpinās, kur dvēsele un gars dzīvo Dievam. Daudz bīstamāk ir garīgā nāve. Tā ir tur, kur dvēsele ir mirusi Dievam. Tā ierodas pamazām tur, kur cilvēks turas pretī Dievam. Tai var būt dažādas pakāpes, no nevērības, vienaldzīgas, pret Dievu attieksmes, līdz pilnīgai Dieva aizlīgšanai un naidam pret viņu. Par garīgo dzīvību jābūt nomodā tāpat kā par laicīgo. Kristīgā mācība atklāja, ka mūžīgā šķirtība no Dieva, jeb mūžīgā nāve var būt šīs zemes dzīves turpinājums aiz nāves robežām. Un tas tā notiek, ja šajā pasaulē cilvēka dzīve rit šķirta no Dieva.
Tad vārdi, ko saka Jēzus, kas sākotnēji var šķiet kā paradoks, kā gan tas var notikt? Jēzus sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic man dzīvos, arī ja tas mirs, un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Šie vārdi mūžības mērvienībās šķiet saprotami. Varam vien jautāt, kur ir šī paradoksa atslēga, kas atslēdz noslēpumu uz šiem vārdiem, lai tos varam līdz galam izprast. Un atslēga ir mīlestība. Mīlestība uz Dievu un cilvēku nenogurst. Tā ar vien gleznotā atkal satikšanās prieku. Jēzus gan teicis, ka pēc augšām celšanās nec precēs, nec tiks precēti, bet visi būs eņģeļi debesīs. Taču ar to nav sludināta mīlestības saišu izbeigšanās, kas bija veidotas zemes dzīvē. Mīlestība nekad nebeidz, tā ir tikai attīrīta, šķīstīta no visas zemišķā, gluži kā ugunī kausēts zelts. Kādam teologam reiz jautāja, vai debesīs savus mīļos atkal redzēsim. Viņš atbildēja, jā, bet citus arī. Protams, mēs nenāksim debesīs, lai tikai sastaptu savu mīļos, bet gan daudz lielākai žēlastībai esam aicināti, lai sastaptos ar Dievu un dzīvot kopā ar viņu. Svēto biedrību kopā ar Dievu un viņa dēlu Jēzu Kristu, tas ir kristīgā cilvēka mērķis. Mūžīgā dzīvība pēc Bībeles uztvers ir vienmēr saprotama kā dzīve kopībā, kā sadraudzība ar Dievu un cilvēkiem. Varam vien sev jautāt, kas man šobrīd liek justies dzīvam? Vai ir kas tāds, ko mēs varam domāt pēc visa iepriekš dzirdētā? Kas tas varētu būt? Atbilde, tev ir mīlestība. Mīlestība, kas mūs vieno. Dievu ar cilvēkiem un cilvēkus ar Dievu. Jo lūk, Dievs bija pirmais, kas mūs mīlēja. Amen. Esam kopā sanākuši, lai mūžībā pavadītu mīļo brāli, tēvu, kā sauc, Opi, vīri, Augusts Širmani, kurš dzimis 1946. gada 18. augustā un mūžībā saukts 16. aprīlī šajā gadā. Dzimis Talsu rajona Pļauju ciemā, mācījies skolā un 1961. gadā vecāki pārcēlās uz dzīvi Ventspilī. No 18 gadiem Augusts sāk strādāt. Pirmā darbvieta bija Ventspils, maizes kombināts par mīcītāju. Viņš bija aicināts strādāt. Vēlāk 1965. gadā aprecējās. 1966. gadā tam sekoja dienests. Armijā pavadīti 3 gadi gan Kaļiņingradā, gan Čehoslovākijā. Laulībā dzimuši 3 bērni – Judīta, Rudīta, Aldis. Pēc dienesta 8 gadi strādāt ventilatoru rūpnīcā. Vēlāk 10 gadi par šoferu tirdzniecības pārvaldē. Tad par taksometru vadītāju līdz ceļš ved uz Angliju. Un tajā visā nemanām piezogās veselības līkstas, kuras neviens nekad negaida, bet tās mēdz mūs piemeklēt. Jautājums, kāpēc to mēs nezinām? Mēs zinām, ka Dievs ir mīlestība, ka Dievs mūs mīl. Tā sekoja ilgstoša ārstēšanās līdz šī gada 16. aprīlī tas notika. Dievs uzskatīja, ka Augusts ir gatavs mūžīgai dzīvei.
tad lai notiek arī Dieva prāts. Āmen. Jēzus saka, jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt, un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un kur es noeju, to ceļu jūs zināt. Toms viņam saka, kungs, mēs nezinām, kur tu ej, kā lai mēs zinātu ceļu. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Amen. Tā kunga evaņģēlijas, slava tev, Kristus. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzims no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Lūksim. Kungs Jēzu Kristu, kas esi nācis nevis cilvēkus tiesāt, bet gan tos izglābt mūžīgai dzīvei, mēs tevi lūdzam par tavu kalpu Augustu. Esi viņam žēlīgs un uzņem viņu savā debesu valstībā. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūsu kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, kas saviem ticīgajiem es apsolījis mūžīgo dzīvību, mēs tavā priekšā pieminam viņa ģimenes locekļus, kurus tu jau esi aizsaucis mūžībā. Dāvā viņiem savu mūžīgo mieru un gaisu. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūsu kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis, mana tēva namā ir daudz mājokļu, mēs tavā priekšā pieminam visus tavus baznīcas locekļus, kas aizsaukti mūžībā. Pieņem, kungs, viņus savos mājokļos, mēs tevi lūdzam, uzklausi mūsu kungs un Dievs. Vismīļais pestītāji, kas apžēloja grēcinieku pie krusta un ieved viņu paradīzē, mēs pieminam tavā priekšā visus tavus ticīgos, kurus tu aizsauc mūžībā, pasarg viņus no pazušanas briesmām, mēs tevi lūdzam, uzklausi mūsu kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, mēs lūdzam par visiem ticīgajiem, kas ir saukti tavā priekšā. Esi viņiem žēlīgs pastarajā tiesā un modini tos mūžīgai dzīvei. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūsu kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, kas nāci mūs izglābt mūžīgai dzīvei, vadi mūsu pestīšanas ceļā un stiprini mūsu ticību, kad caur tevi sasniedzam augšām celšanos un dzīvību. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūsu kungs un Dievs. Lūksim. Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam par tavu kalpu Augustu, kurš šajā dzīvē sekoja Kristum. Piedod viņam visus grēkus un ļauj viņam līdz ar visiem eņģeļu pulkiem un svētajiem priecāties tavā godībā, sagaidot lielo augšām celšanās dienu. To lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kas līdz ar tevi svētā garvienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Jēzus vārdā lūksim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļaunām, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. No šā laika mūžīgi. Āmen. Mīļie brāļi, māsas, mīļie klātesošie, aicinu jūs atvadīties
paņemt ziedus un sekot bērnu procesiem.
aurimus muy cero aún. Ese tecniporte. Neviens nedzīvo sev pašam un neviens nemirst sev pašam. Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam, un ja mirstam, mirstam savam kungam. Tad vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam kungam. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, saka mūsu kungs, Jēzus Kristus, kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Un ik viens, kas tic un dzīvo, un ik viens, kas tic un dzīvo man, nemirs nemūžam. Ņemsim vērā Dievu vārdus klausoties, ko tie liecina par cilvēka nīcību. Cilvēks no sievas dzimis dzīvo īsu laiku un ir pilns nemiera. Viņš izaug kā puķe un novīst, viņš slīd kā ēna un nepastāv. Pīšļiem atkal jāatgriežas zemē, no kuras tie cēlušies, un garam pie Dieva, kas to devis. Mēs esam svešinieki un piedzīvotāji tavā priekšā, ak, Dievs, kā visi mūsu tēvi. Mūsu dienas virs zemes ir kā ēna un bez pastāvības. Šeit nav mums paliekama pilsēta, bet nākamo mēs meklējam. Caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē, un caur grēku nāve pie visiem cilvēkiem iespiedusies, jo visi ir grēkojuši. Klausieties tālāk, kā Dieva vārdi mūs paskubina, lai no sirds sataisāmies uz miršanu. Apkop savu namu, jo tu mirsi, lai jūsu gurni ir apjost un sveces spīdošas. Esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk. Vai viņš nāk vakarā, vai nakts vidū, vai pirmajos gaiļos, vai rītā, lai viņš nākdams jūs neatrod guļam. Nepievilieties. Dievs neļaujas apsmieties. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Beidzot arī atcerieties, kā Dieva vārdi mūs iepriecina. Nāve ir grēka nopelns, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzu Kristu, mūsu kungā. Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz viņu, tas dzīvos, iekšu tas mirtu. Un kas dzīvo un tic uz viņu, tas nemirst nemūžam. Tā stunda nāk, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi, un nāks ārā tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai. Mums ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā, pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodā un uzmodināts godībā. Sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Nāve ir aprīt uzvarā, kur nāve tava uzvara, kur elle tavs dzelonis. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Svētīgi mirušie, kas mirkst iekštā kunga no šā brīža. Tiešām saka gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada. Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Āmen.
Mēs uzticam aizgājēju Augustu Dievam, viņa radītājam, Dievam, viņa sargātājam, Dievam, viņa pestītājam. Tiešām pīšļiem atkal būs atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas tie iepriekš bijuši, un garam atkal atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas to ir devis. Āmen. Aicinu arī jūs, mīļie, ar 3 straujām zemes svētīt šo atdusas vietu.
Aicinu ziedus nolikt vispirms tuvākajiem, tad vainagus, un tad mīļi aicināti ir pārējie klātesošie. Tikai gājot, kas tevi judīt, tikai jau doidi. Doidi čepi? Tikai jau truju, jatkai. Cik siljone? Šau, vai tu šuduji? Tas ir šau. To biču trimpu iekriti, trimpu vāri. Vāri, dojam puiku. Parasti čūma iet. Maura. Abili samo da se obešpim odrede šokolade. Ti samo će biti. Jek druga te viesak mul pučela verita. Un tohtimus kajota. Ma karaverilla. Aver mauda lellina dona pelina. Mauda lellina missä ajoista jouri, jonka mut rakminen on. Lai pacēju savu vaigu uz tevi, ir tev žēlīgs. Kungs, lai pacēju savu vaigu uz tevi un gotovu Tēva dēlu un Svētā gara. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai tavs vārds. Lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo mājas dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valsts, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlstība, Dieva Tēva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar